Laiki mainās. Šodien daudz straujāk kā iepriekš pieaug to uzņēmumu skaits, kuri apzinās, ka komunikācijas nepieciešamība ir visbūtiskākā, un pieaug arī izpratne par komunikāciju. Un šeit šodien šis video ir ierakstīts par stāstu, šeit ir darbs. Patiesībā komunikācija, pielietojot jaunās tehnoloģijas, ir vienīgais visprātīgākais risinājums gan no biznesa mērķu sasniegšanas puses, gan arī tai pašā laikā, lai dotu labumu tieši patērētājiem, gala pircējiem. Un tādā veidā ir iespējams atrisināt krīzes situāciju gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē. Mēs izmantojam internetu tehnoloģijas un visu to, ko nodrošina internets, lai strādā. Un tāpēc sabiedrība jau vairs nav vakarojama. Sabiedrība ieklausās rekomendācijās, un sabiedrībai ir ļoti svarīgi dzirdēt, ko saka citi. Šī būs viena no atsauksmēm, kuru mēs atkal ierakstām. Un es esmu piezvanījusi pa Skype Vijai, un šajā projektā Viju es aicināju tāpēc, ka mums jau ir atsauksme no Zanes, un Zane ir tieši tāpat kā Vija, jaunā māmiņa, kura strādā mājās un kura ir ļoti labi un augstu novērtējusi to, ko mēs darām. Un tāpēc, Vija, varbūt es gribu no savas puses tevi lūgt pastāsti to, kāpēc tu arī izvēlējies būt kopā mūsu šajā te projektā un ko tev tas dos. Jā, es esmu Vija. Es dzīvoju laukos un vēlos dalīties savā pieredzē, kā es strādāju no mājām. Zināt, jaunajām māmiņām vienmēr ir viegli izbraukt un pēc mājas, bet strādāt mājās, atvēlēt kādu mirkli laiku, tas ir iespējams. Es jau apmēram 5 gadus darbojos Normeksā, tas ir tīrība bez ķīmijas. Un visu laiku esmu interesēts un vēlos kaut ko jaunu uzzināt, kā atvieglot ikdienu. Un tad man uzmanību piesaistīja šāds pūšanas līdzeklis, ko var uzpūst uz apģērbu un tas palīdz. Tā kā man vecākajai meitai jau ir 6 gadi, viņa ir spējīga pati sagatavot savu apģērbu nākamajai dienai, un tad es iedomājos, un arī man uzmanību piesaistīja līdzeklis, kur jau uzpūst, un apģērbs paliek gluds, un vienmēr ir iespējams pat iepriekš paredzēt un sagatavot apģērbu, un labi, ka ir šāds līdzeklis, ko var uzpūst. Vai esmu skatījusies ļoti daudz video, tas viss man ir uzrunājis, un man ir vēle pašai iepīt šādu pūšanu līdzekli, ko var uzpūst. Arī mans vīrs uzzinājis par šādu iespēju, ir ar mieru to pamēģināt. Jā, ļoti jauki. Paldies, Vija, par to, ka tu dalījies pieredzē. Tu varēsi arī saviem cilvēkiem šo te video ierakstu sūtīt, jo es arī dzīvoju mājās, bet ne Latvijā. Un tā ir tā iespēja, kur es gribu uz Latviju virzīt, ka mēs taču varam strādāt ļoti vienkārši, ka tāpēc ir mūsdienīgas tehnoloģijas, Skype ir internets, kur patiešām mēs ierakstot video un redzot visus rezultātus varam dalīties un ļoti ātri iegūt produktu. Nu, paldies tev, Vija, par šo te skaisto atsauksmi un strādāsim kopā. Paldies! Mēs ne tikai strādājam, bet mēs arī pelnām. Un tāpēc es šeit gribu pievienot arī Zanes atsauksmi, kāpēc Zane pievērsās mūsu tieši šai te idejai. Un dosim vārdu Zanei. Es esmu Zane un es esmu iestājusies jaunā projektā, un jaunais projekts saucās Svob. Kas ir Svob? Svob ir gludeklis, kuru var nesāt līdzi. Man ļoti nepatīk gludināt, tādēļ es izvēlējos šo projektu, kurā es varu iegūt līdzekli, kas man vienmēr palīdz būt skaistai un drēbēm izgludinātām. Svob ir fantastiska iespēja pelnīt naudu, esot kopā ar ģimeni, pavadot laiku brīvā dabā un dzīvojot vienkārši skaistu dzīvi. Paldies!